Vācu-kompānija kristāli ir patentējusi īpašu pienu, kura mēdz palīdzēt cilvēkiem, kas cieš no vēstnieka. Tāpēc šīs uzņēmuma speciālisti pienas priekšnieki tiek slāpts tikai naktīs. Izstrādājot jauno produktu milzu kristālu pārstāvju, ka labākais laiks nakts pienas plaukšanai posmā no 2 naktī līdz 8 no rīta. Šajā laikā izplaukšanā pienā ir 25% vairāk melatonīna jeb tā dēvētā mīlīgas hormona, kas nepieciešama pieņemšanai. Pēcpusdienas pārdājas augstajā maksā, kurās lietot netikākā pamatī pienotērienām, bet ir tā piedāvāt produktiem, piemēram, šokustam. Saskaņā ar uzņēmumu plāniem piena pulveris varēs iegādāties tikai aptiekā. Zinātnieki apšauba milzu kristāla naktspiena efektivitāti, bet pēc arī izmantot veselības ārstnieciskās programmas, vesela mugura un veselas locītavas, Šīs bija Latvijas Radio 2 ziņas skaistumam un veselībai sadarbībā ar rehabilitācijas centru Ligandē. Veselīgas pārmaiņas, jaunas iespējas, jaunas enerģijas.